Leons atzīstas Vadimam, ka izdarījis kļūdu apprecot Elzu. Marta atklāja, ka vietā ir nolikts pazudušais nekustamā īpašuma vērtējuma akts. Aleksis lūdz Līgu viņam aizdot naudu, lai viņš varētu realizēt savu plānu pret Martu. Līga atsakās to darīt. Vadims uzzina, ka Silvija meklē iepazīšanos interneta portālā. Čau! Ko tad tu šorīt nebija brokastīs? Es tur biju pirmais un esmu augšā jau no 5:30. Jā. Nu, tu man zāles nedos? Tu domā, ka tu esi pelnījusi? Ko tad tas tev nozīmē? Nu kā? Tu dabūsi savas ripiņas tikai tad, ja tu būsi kārtīgi apdomājusi, vai dot naudu savam vienīgajam brālītim, vai arī mums viss šis projekts pilnīgi izgāžas. Nav ko domāt. Es jau tev vakar teicu, manu naudu tu nedabūsi. Kas te vēl nepielec? Pagaid, tev kaut kas nepielec. Es atkārtoju īpaši atpalikušiem. Ja tu man neiedosi naudu, viesnīca paliks Martas īpašumā, mani no šejienes izmetīs, un tu varēsi atgriezties pie saviem mīļajiem trakajiem. Kāpēc? Man nav jāatgriežas. Man no turienes izlaida pavisam. Ja? Bet pret manu parakstu. Man atliek piezvanīt, pateikt, ka tu vai vienu vārdiņu. Un tu tur atgriezīsies uz visiem laikiem. Nē, Aleks, tu taču to nedomā nopietni, vai ne? Tu vienkārši gribi man piedraudēt. Tu gribi redzēt? Varu piezvanīt, pateikt, lai brauc pakaļ. Aleks, neizvan, es negribu tur atgriezties, lūdzu, Aleksi. Lūdzu, es negribu tur atpakaļ. Lūdzu, Aleksi! Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo. Viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Kā arī klusēsim. Vakar klusējam, šorīt no rīta klusējam. Tagad arī mums ir kaut kāds augstais karš. Tu tur dakšiņu nokritus. Gunār, tas nav normāli. Tu saproti, ka tas nav normāli. Es saprotu, ka tu esi vīrietis, tu esi ģimenes galva, bet es arī esmu cilvēks. Man ir būtiski izlemt, ko es darīšu, kā es strādāšu. Un tas, kur es strādāju un kā es pelnu naudu, tā ir mana darīšana. Tas nedrīkst ietekmēt mūs abus. Tu atļaus man baist? Paklausies. Pietiek jau ar to, ka es paklausīju tev tad, kad es aizgāju no stabulītēm. Bet tad vismaz bija iemesls, bija beigts zirgs. Tu uztraucies par mani, un es par to ļoti priecājos. Bet tagad, kāds ir iemesls? Lūdzu, tās ir tavas iedomas, tev stulbo iedomu dēļ, man tagad ir jālaiž garām labs darbs. Tu vispār dzirdi, ko es tev saku? Gunār, tu nesaproti, ka tas ir nopietni? Es zinu, kas ir nopietni. Nopietni ir tas, ja tu nepārstāsi muldēt, tad kurš izdarīs darbu? Mums ir jānovāc viss liekais un jāiznes uz virtuvi. Tā ka lūdzu. Lūdzu. Fantastiski. Tev ir nospļauties uz mani, vai ne? Es un trauki. Es un manas intereses. Vai tu man kādreiz esi uzprasījis, kas ir svarīgi man? Ko es gribu, ko es jūtu? Nē, tev ir pilnīgi pofīgi uz mani. Tieši tāpat kā gultā, starp citu.
Ka tikai pats būtu apmierināts. Žvīgs, žvāks cauri, mana silts neaugst. Labdien! Pamodāmies! Jā, es te arī esmu patiesībā cīskoško. Tiešām? Tu varētu atkārtot vēlreiz? Vai tu man kādreiz esi uzprasījis, kas man patīk īstenībā? Varbūt es vienkārši tēloju tai gultā, ka man ir labi, ko? Tas tev nav ienācis prātā? Gunār, ak, Dievs, piedod, lūdzu, piedod, es... Ko? Ej, dirst! Nē, Aleks, nesūt man apakaļ, es negribu Es nevienam nezvanīšu, māsiņu, es nevienam nezvanīšu. Tas bija stulbs joks, māsiņu, lūdzu, piedod. Līguts, piedod, lūdzu. Lūdzu, tas bija stulbs joks, redzi? Piedod. Lūdzu. Tu tiešām man nesūtīsi atpakaļ. Nē, es tev iedošu zālītes. Tu tikai nedomā, ka tā bija lēkme. Tā nebija lēkme. Ar mani viss ir kārtībā. Man nevajag ārstus. Nevajag. Un ja tev vajag to naudu, es tev viņu iedošu. Man nevajag to tavu naudu. Tiešām man lūk, nevajag. Aleks, man taču nav žēl, es tev viņu varu iedot. Tu esi vienīgais cilvēks, kurš par mani uztraucās, kurš par mani rūpējās. Ja nebūtu tevis, es nemaz nebūtu tikus ārā no tās slimnīcas. Es tiešām, es to ļoti novērtēju, māsiņu, piedod, lūdzu. Lūdzu, neuztraucies. Lūdzu. Ieej, drusciņ mānas istabā. Lai arī kas viņš nebūtu, es tikšu no viņa vaļā. Tas esmu es. Jā, ir kaut kas noticis. Es atnācu parunāt par to variantu, ko tu piedāvāji. Par eskorta servisu. Vai, kas te nu? Izlīja kaut kas. Rītiņdaši neuztraucies, tas nav nekas, ko tu? Nu, jūs jau laikam atkal ar Gunāru sastrīdējāties, jā? Kāds atkal? Mums tagad visa dzīve ir viens vienīgs kašķis, kopš es viņu nepaklausīju un sāku te strādāt. Viņš vispār man vairs par cilvēku neuzskata. Nu, tas taču pāries, Rītiņ, mīļā, pāries. Nekā, es viņam šodien pateicu kaut ko tādu, ko viņš... Ak, kungs, man nemūžam nepiedod. Nu, ko tad tu viņam tādu varēji pateikt? Ak, Dievs, un galvenais, ka man ir tiešām bail, ka viņš neizdara kaut ko stulbu, neprātīgi, ka neatriebis man par šito te visu. Nu, kāpēc man vajadzēja virināt to savu stulbo muti? Nu, kas tas ir? Tā jau bija slikti, un tagad es to visu padarīju vēl sliktāk. Nu, bērniņ, lūdzu, nepārspīlē. Tici man, viss būs labi, es tev saku. Jūs nepazīstat manu vīru. Es nezinu, kā viņš uz mani paskatījās. Nu, lai viņš skat, nu kā viņš paskatījās? Lai viņš skatās šā vai tā. Nu, tici man, nu neraud. Viņš teica, lai es eju dirstu. Viņš pasūtīja mani. Un tā, ka pavisam. Nu, nomierinies, meitiņ, nomierinies. Tici man, viss ir pārējoši, tas viss būs labi. Nu, neraudi, lūdzu. Izbeidz. Neraudi. Labi, Gunčs, stāsti, ko tu vēlies tikai ātri. Jā, vārdu sakot, es piekrītu tās dāmas mazliet izklaidēt. Neko vairāk par kopīgu laiku pavadīšanu es nesolu. Aha. Bet, līdz galam jau arī nav jāiet. Vienīgais tava sieva. Un sieva? Man sieva vairs nav nekāds šķērslis. Kad tas var sakt? Pagaid. Tu lēnām par tiltu. Pirmām kārtām es tev iedošu kādu stilista vizītkarti. Tu aizēj lūdzu uz solāriju, tu aizēj pie frizieru un tu nopiec arī kādus dažus smalkus uzvalkus. Tas nav tā kā baigi dārgi? Nē, pāris randiņos tas tev viss atnāks atpakaļ un tu redzēsi sievietes būs sajūsmā. Bet, kā sacīt, jāsaka, neuztver personiski, bet tik līdz būs kāda ziņa, es zvanīšu, ja? Es pareizi sadzirdēju. Tu nodarbojies arī ar eskorta servisu? Tādā hobija līmenī, jā. Savādāk meitenes ar tevi uz randiņiem neiet. Vecā labā līga ir atgriezusies.
Piedod, ja es tev nobiedēju. Nē. Piedod. Viss ir kārtībā. Pagaid, par to naudu mēs tā kā esam sarunājuši. Jā. Tad mums vajag dabūt Martas visas rekvizītas, konta numuru un tā tālāk. Un vienīgais viņa droši vien visu to nesā līdzi. Tā blondīnīte. Ai. Jā, es arī esmu blondīnīte. Un tu arī esi viens no mūsējiem. Pagaid, mēs esam no pilnīgi citas šlakas. Tad man vajadzētu nočiept to maku, ja? Tā laikam sanāk, jā, bet šodien tas nebūs iespējams, jo viņa ar to savu psihoterapeitu ir kaut kur aizgājis. Un tas varētu būt pirmais darbiņš, ko mēs darīsim rīt. Jā, tad man šodien brīvs? Tā varētu teikt. Pagaid, ko tu šodien darīsi? Reizēm tu uzvedies kā tāds cietuma uzraugs. Nezinu. Vispirms izčikošu, kas mammai prātā. Šorīt no rīt jau 3 īziņas atsūtījusi. Brauks līdz? Ai, nē. Paldies par kūkām. Es kaut kā labprāt no vis tā atkartītos, ja varētu. Labi, es viņu pasveicināšu un teikšu, ka tu netiki. Paldies. Paldies, ka tu mani saproti. Kurš tad cits, ja neesi? Piedod. Lai ko tu arī Gunāram nebūtu pateikusi, par visu var vēl atvainoties, visu var vēl labot. Tas bija pārāk personiski. Es gribēju, lai viņam sāp. Es zināju, ka viņam sāpēs, un vienalga es izdarīju. Sitiens zem jostas vietas. Kaut kas pa gultas tēmu, jā? Kā jūs zinat? Es jau bērniņu šo to dzīvē esmu pieredzējusi. Un sāpīgākais, ko sieviete var vīrietiem pateikt, ir tas, ka gultā no viņa nav nekādas jēgas. Dievs, nu kas būtu? Mildiņa jau atpakaļ no tirgus. Jā, nu redz, mildiņa šurp, mildiņa turp, jā. Es jau tūlīt ar ķeršos pie tiem katliem. Tikai jāaiziet līdz veļas mazgātu, vai pa daudz te tie trauktveļi sakrājušies. Gunār, lūdzu, piedod man. Es godu vārds, tā nebija taisnība. Es nedomāju, ko es runāju. Es gribēju, lai tev sāp. Gunār, lūdzu, es tev nekur nelaidīšu, kamēr tu man nebūsi piedevis, dzirdi? Es gribu, lai tu zini, ka tā nebija taisnība. Silvīt, nu tad sveika. Labdien! Nu, kā tad ir, ko? Kā tad ir, tu esi atradusi tai portālā kādu foršu čāliku? Nē, Nika. Es jau no paša sākuma ne uz ko necerēju. Dzēšam to manu profilu ārā un miers. Pietiks sākstīties. Pagaidi, mīļā, nu, bet vismaz ar kādu tu sāki sarakstīties. Es sāku. Nu? Es esmu pilnīgi garām. Vienu tūlīt pat pieprasa man kailfoto, cits savukārt raksta ar tādām kļūdām, ka jau tā cik klases viņi beiguši. Taču neviens normāls cilvēks tādā portālā neiepazīstās, kaut kādi pusauģi un maniaki. Pagaidi, Silvīt, tu kļūdies, tev vienkārši nav paveicies. Neko tu, mīļo bērniņ. Taču nevar ar pirmo metienu izvilkt lielo zīvi. Nu, tā taču ne. Nika, man nav vajadzīga nekāda lielā zivs. Viss tā būšana man pazemo un sabojā nervus. Ņemam to profilu ārā. Nē, mīļā, izceist vienmēr pagaidīsi. Tu ļoti maldies, ne. Silvucīt, norunāsim tā, ka tagad pēdējo reizi es tev sadabūšu pēdējo kandidātu, un ja tev tā lieta, viņš nepatiks, ja, nu tad dzēšam ārā. Tad metam mieru. Labi. Nu? Nu? Man liekas, paskaties, ka tas derēs, ko? Nu? Vinnijas pūks. Nu, izklausās mīlīgi. Nu. Nika, jūs pati teicāt, ka nevar ielaisties ar tādiem cilvēkiem, kas nenosauc savu vārdu. Paskatieties, kas fotogrāfijas vietā lācītis. Nu, varbūt cilvēks ir kautrīgs. Nu. Un ja viņš būtu kāds Jānis Bēžiņš, arī varētu būt neīsts uzvārds. Nē. Nu, tu vismaz uzraksti viņam kaut ko. Nu, bet ko? Ka man arī garšo medus? Ai, nē. Tas taču izklausīsies divdomīgi. Silvucīt, nu kaut vai uzprasa, ko viņš te portālā dara. Nu, kaut ko tādu. Vai es dāmām varu kaut ko piedāvāt? Vai Gunāriņ, piedod, bišķi uzgaida, mums tagad ir ļoti nopietna korespondence. Nu, Silvucīt, nu raksti, nu.
Es domāju, te būs pilns ar biljardu spēlētājiem, izrādās viens niekojās ar datoru. Ej, sveiks, vecais! О, привет, Лена. Varbūt Pētersons, lai te datorzāli ierīko, ko? Ar meitenēm čato? Kāda meitenēm? Tu zini, ka man ir 2 puikas. Jā, tiešām? Labi. Vienkārši esmu nolēmis beidzot apgūt to internetu. Jāsolo taču līdzi laikam. Skaidra lieta. Ai, a tu pats, ko slēsties apkārt? Darba nav jābūt? Nē. Paņēmu nedēļu brīvu. Galu galā, cik var uz čemodāniem dzīvot, jāiekārtojas, jānopērk skapīši, plauktiņi, krūzītes, dakšiņas, bļodiņas, galvietriņķi no tā visa. A kāpēc tu žēlojies? Uzlabot dzīves līmeni, tas taču ir super. Jā, īpaši, ja tas jādara vienam. Un mājā, kur tu esi uzcēlis 2 ar sievu, baigais prieks. Paklau, mēs jau vēl varētu parunāt par šo to. Nu, bet es skatos, tu esi aizņemts, vai ne? Nu, tu pabeidzi, un tad mēs aprunāsimies, labi? Tas nebija nekas svarīgs. Nu, šeit tev vienīgs pūks. Pat sarunu normāli nevarēja pabeigt, vienkārši atslēdzās. Es teicu, tam nav nekāda jēga. Pagaid, tu netruki to visu, kas var gadīties. Varbūt priekšnieks ienāca. Vai sieva? Tu. Ko tu Nu, tad es viņām vienkārši neiepatikos, vai arī kaut ko stulbu tur esmu sarakstījis. Neko tu stulbu nesarakstījis. Visu redzēja Silvucīt, šitas lācīts no mums neizspruks. Lācīts? Jā. Nika, paklausieties, paskatīsimies, ko es tur esmu sarakstījusi. Nu, stulbi! Nu, ko tas stulbi? Nu, kas pa stulbu? Gunār! Ka man patīk jūra un patīk dzīvnieki. Tas taču ir stulbi. It kā man būtu 15 gadi, nevis 50. Nu, kādu 50 gadi tev? Man ir 50, nu tu 9, tur tā Gunāri, mums ir vajadzīgs tavs vīrieša viedoklis. Nu, ko tu domātu par sievieti, kur ir uzraksta, ka viņai patīk jūra, nu? Neko es nedomātu. Nu? Kā neko? Nu, neko, nu kāda starpība, ko viņi mīl? Jūru, upi, tur suni, zaķi, kaķi. Vienalga. Galvenais, lai mīl un pīsta. Nevis izliekas. Kas ar viņu? Īsti labi apo. Es nezinu. Nu, kā tad bija? Vismaz izrunājāties. Tas ir bezcerīgi. Un tad tu pat nemēģināji. Es taču speciāli jūs atstāju vienus. Es mēģināju, bet tas viss ir kā pret sienu. Viņš vispār nedzird, ko es viņam saku. Nu, tad vajag mēģināt vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz. Es zinu, bet tas ir grūti, jo es neprotu tēlot, un es nemāku lūgties. Dievs, bet manam godīgumam viņš vairs netic. Mildiņ, var es aiziešu līdz veikalam kādu pusstundiņu, savādāk tev no manis tāpat nekāda lielā palīga tagad nav. Nu, izskrien, bērniņ, ja tev tas palīdz. Tikai lūdzu, nesastrādā kaut kādas muļķības, ja? Paldies. Un neraud. Paklau, Mildiņa. Ko? Zini, nu ir gan ķēza. Kas? Nu, tad kaut kas sākā ar Ritu un Gunāru. Nē. Es Elzu satiku. Pie pasta viņam pagājumēn garām. Tu zini, putna ģīmī. Es pirmo reizi viņu tādu redzu, ne pa labi, ne pa kreisi. Klausies, man tā jocīgi palika. Jā, ar to meiteni kaut kas nav kārtībā. Es tagad to zinu, jā. Nē, es jau nerunāju par to, kas tur tas ļembas, tā ķēze, kas tur bija tiem Pēters un dēlim, ar to dakteri. Es runāju, ka viņai kaut kas iekšā, kaut kas... Zini, man vecam jūras vilkam tāds sajūta, ka ir cilvēks tādā, iekšējā stāvoklī, tu zini, nevar paredzēt, ko viņi var izdarīt. Pats, kas ar tiem cilvēkiem pēdējā laikā notiek? Bet, Miervalde, vai tu nepārspīlē gadījumā? Ko? Nu, ko tu? Nu, es taču Elzu pazīstu. Nu, viņi taču vienmēr nāk smaidītam, kā saulīt, zini. Tā, nu, pat arī tas sliktajās dienās, ka viņi ir kāds kreņķis, bet tagad, nē, tur kaut kas nav labs. Paklausīt. Tādā stāvoklī cilvēks, nē.
Ja tu man tagad tik nopietni to saki, es nezinu, tam man jāiet meklēt Leons. Nu, pasaka, vai cilvēks var te strādāt mierīgi? Nevar. Tikai mierīgi. Nevar. Dod, es pabeigšu. Es pabeigšu, mizot, tu aizēji. Jā. Bet, starp citu, daktars aizvilk uz biļardzāli. Nu, tu man skaties ar tiem kartpeļiem. Nu, pag, ko tu domā, ka mēs tik uz kuģiem tur makaroni po frotski? Labi. Kartpeļus arī iemācījāmies mizot. Rāstva? Rasmiņā! Rasmiņā! Te kāds ir? Nu, viss. Nu, stāsti, kas tev par problēmām? Tu domāji, es pērku skapi un domāju, priekš kā man tik liels skapis. Lai vienu uzvelciņu pakarinātu. Nu, labi, gribu pirkt spilvēnu, vienu spilvēnu. Normāli, man jau vajag tikai vienu spilvēnu. Bet gūta pasūtīt divguļamā. Gribot, negribot, jāpār divi. Es saprotu. Tev pietrūkst Elzas, ja? Vienkārši vienam neiedzīgu seju tajā lielajā mājā. Reāli man pietiktu ar vienu istabu, vienu virtuvi, vienu vannas istabu. Nu, un ko tad tu tagad? Pārdosi to māju un muļķības, nu, atrodi sev citu sievieti? Es? Viss, ko es gribu, ir aizņemtas. Tu atkal par to savu Martu? Ļoņ! Labdien, vai piedod, Leoniņ, man Miervaldes teica, ka tu esi šeit, mums vajag aprunāties. Piedodiet, Vadimis laikam iztraucēja. Nekas. Bet šoreiz tas tiešām ir dzīvības vai nāves jautājums. Nu, kas liecies, Krusmāmiņa? Tu nesmejies, Leon. Šoreiz var būt ļoti slikti. Man pat sirds trīc. Tev var sirds slikti? Nē, man ir viss kārtībā. Bet ar Elzi ir pavisam slikti. Šitā te varēju. Kādas man ir tiesības mācīt cilvēkam dzīvot, lai katrs dara, kā uzskata par vajadzību? Krusmāmiņa nomierinies. Tas, ka Elzai ir slikti, tev nav nekāds sakars ar tevi. Vai te vēl kāds viņai nodarīs pāri? Jā, es viņai palūdzu nedēļas laikā iesniegt šķiršanos. Ja ne, tad es to pats izdarīšu. Un redz, tas, ko tu esi izdarījis, tas ir vienkārši nežēlīgi, Leon. Jā, labi. Ko tu zvanīsi? Jā, es zvanu viņai, protams. Nu, redz, neceļ. Nu, neceļ. Miervaldes teica, kur viņa aizgāja? Nu, viņš viņu redzēja tā kā pie pasta, bet kas te to zina, kur viņa tagad varētu atrasties? Paklausies, varbūt skolā. Jā, es to lietu. Tu zini viņas darbu grafiku? Labdien, šeit Leons Timermanis. Jā, sakiet lūdzu, vai Elza ir šodien skolā? Jā, skaidrs. Skaidrs, paldies. Nu?
Nu, viņai bija jābūt uz to, nu viņa tur nav. Tas tevs. Nav arī brīdinājusi. Kaut kas traks. Labi, mammucīt, ja tas ir viss, tad es varu būt brīva, ja? Liegiņ, tu tā runāji, kā es tev būtu piesējusi. Tik grūti palikt ar māti pusstundu divatā. Labi, es tev to negribēju teikt, bet ja tu pati sēc, jā, ir grūta situācijā, ka tu parasti iepirkšanos pamanīsi pārvērst par nopratināšanu. Ko un kā mēs ar Aleksu darām? Tici man, tas nav viegli. Nu, Liegiņ, es par jums uztraucos. Nu, saprot mani, nu, ja nu tas ir kaut kas krimināls. Es negribu, lai jūs abas ieliek cietumā. Un pietiek ar to, ka es jau esmu pazaudējis Laimoni. Es negribu pazaudēt jūs abas, Liegiņ. Nepazaudēsi, ja neuzvedīsies muļķīgi. Nevienam neko nestāst, un viss būs labi. Jā. Aleks zina, ko dara. Gribētos man tavu pārliecību. Būs labi. Jā. Atā. Vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā jādodas? Palīdzi man!